Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Labākais treneris pasaulē. Šodienas rakstu vieta. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū godalgu? Skrieniet tā, ka jūs to dabujat. 1. Korintiešiem 9. nodaļa, 24. pants. Šodienas pārdomas. Redzēju video klipu, kurā apkopējs sporta klubā viegli paceļ un noliek malā lielu svaru stieni. To redzot, muskuļotie svarcēlāji ir ļoti izbrīnīti. Pirmajā brīdī padomāju, ka tas ir samontēts. Taču jau nākamajos video atklājās, ka apkopējs patiesībā ir profesionāls sportists, tikai mazāks izmēros kā ierasts. Ar šādiem izjokošanas video viņš reklamē savu biznesu. Atcerējos Dāvida cīņu pret Goliātu. Kā Dāvids spēja uzvarēt lielo pretinieku? Tā nebija tikai drosmīga ticība un rīcība. Dāvids bija ieguvis gan garīgo, gan fizisko spēku. Vienatnē ganot aitas, viņš bija izveidojis ciešu sadraudzību ar Dievu. Bet aizstāvot ganāmpulku, Dāvids bija arī izkopis labas cīņas prasmes. Lai piepildītu savu misiju, arī mums nāksies aktīvi trenēties. Un Dievs kā labākais treneris pasaulē ar mums strādās ļoti individuāli. Kādu viņš mudinās celties agrāk no rīta, bet kāds dienas gaitā tikai piedomās, un ar to pietiks, lai izveidotu personīgas un dziļas attiecības ar debesu Tēvu. Kādu Dievs mudinās mācīties universitātē, bet kādu nošķirs par aitu ganu, lai sagatavotu līdera amatam. Šodienas lūkšana. Tēvs, es izvēlos ieklausīties tavos norādījumos un sekot tiem katru dienu. Patiesi, tikai tā es spēšu uzvarēt šīs dzīves skrējienā. Paldies, ka palīdz man izveidot gan dziļas attiecības ar tevi, gan apgūt prasmes, kas mani aizvedīs līdz uzvarai. Jēzus vārdā.